Drīkst čipot mašina, ja viņai nobraukums pāri 220 000 kilometru. Man bieži uzdod jautājumu, kā tur tas viss ekoloģija vai neietekmē, vai attīstīs normāli jaudu un vai brauks. Tad, lūk, ir mašina Volvo XC60, 2013. gads, D4 dzinējs ar 163 zirgiem oriģināli un 340 griezes moments viņam ir jābūt oriģināli. Jaudas stends viņam uzradīja 146, 147 gandrīz zirgi un 380 gandrīz griezes moments. Tā kā, un visa ekoloģija ir iekšā tajā mašinai. Tātad tulītās paskatīsimies uz jaudas stenda, vai var reāli sasniegt labus rezultātus. Mašinai ir automāts, dīzelis, D4, no rūpnīcas 163 jābūt, bet ir 146, gandrīz 150. Tā kā 13, 14 zirgi jau nav, ir aizējuši prom. Mašina 2013. gads un nobraukams 200, gandrīz 20 000 kilometru. Pienācāt, apskatīsieties nobraukumu viņiem. Tā, iedarbināsim mašinu. Automāts merīsim viņu uz 5. ātrumā. Tā, kur viņam tas nobraukums? Nē, tas aiznogurētas, nē, vai tur. Vēlreiz. 216 696 kilometri viņai. Tagad izslēdzam tulītās visas pretslēdes, priekšā visas tas kameras, kas mums traucētu attīstīt pilno jaudu. Spidometrs ir jauna tipa, automāts ātrumu kārba. Uztaisiem mēs paši pilnvērtīgu steidžu. Mašina ir visi 4 velkoši riteni. Mašina ir uzlikta uz sinhronizēta 4x4 jauda stenda. Nu ko, braucam, skatāmies, kāds rezultāts būs viņai tagad. Mašina iestrēs līdz 160 km/h uz 4. ātrumā. Rītos aprēķināt. Perfekti, identisks rezultāts, ļoti labs. Plus 80 zirgi un plus 120 griezes moments. Tulītas līknes parādīsim foršas. Tā kā atbildē, jā, mēs varam čipot tai mašinai, ja visa ekoloģija ir iekšā, nobraukums diezgan paliels. Tā kā oriģināli bija 146 zirgi un 300 gandrīz 80 grieze. Tagad čipots 227 zirgi, tā plus 80 zirgu viņam ir un 460 griezes moments. Perfekts rezultāts, plus 120, plus 120 newtonu un plus 80 zirgu. Nu, forši mašina pavilka pakaļus, pat piespēžas lejā. Tā kā nobraukums diezgan paliels, ekoloģija viss ir iekšā, bet motors ir vesels, kārba strādājoši labi. Šitādus projektus mēs jau esam taisījuši pirms 2, arī 3 gadiem likam uz jauda stenda un perfekti strādā līdz pat šodienai. Vienkārši pēc dažiem gadiem mēs atkārtojam, uztaisījām atkārtotu video un pierādām to, ka mūsu failu servis un faili strādā ļoti kvalitatīvi un ar labam jaudam. Ja ņemot vērā ekoloģija, motors, viss ir perfekts, labā stāvoklī. Jauku dienu, tiekamies vēlāk. Čau!